no tukšā, trauka līksmī, kur es ceru. Un savā jomā es esmu sīvis. Cilvēkam, kas tikko iemīlējies, nekas nav jāpierāda, jo ik solis nodod, ka viņš mīl. Kaut arī to rūpīgi slēpj no savas mīļotās un no visas pasaules. Uz skatuves nav citādāk. Augstākā ticamība ir mulsam smaidam, kautri slēptam skatienam un lielajai dvēseles patiesībai. Pauls Butkevičs. Galvenais bija kaut kāds neizsakāms sirds siltums, kaut kāds miers, labestība. Un, kad tu kādu laiku esi pabijis viens, tāpat kā šī, lai gan viņi veci un bagāti, bet, tomēr tā ir kolosāla sajūta. Tā ir kolosāla, kad iegūst kaut kādu mieru, labestību, kaut ko tādu, ko var jābūt, kad tu esi pelnījis par to. Tā kā es zinu, tiem pateicos par to. Smokie viņi arī. Tas kaut kā vispār neapjēdz. Vispār, ka man ir tik daudz, tā kā manas dejotājs kolēģis saka tā, bet piedod, bet mums gadi. Es domāju, kādi? Man tāpat kā viņām ir 50. Es gribēju pateikt, ka manam tēvam ir bijusi vislabākā dzīve, kādas vispār pazīst. Interesanta, nenormāli interesanta, viņš viņu pataisa vēl interesantāk, aktīvu, mazliet spicy. Un es gribu teikt, ka tas ir iedvesmojis ne tikai mūsu tautu, bet arī visu Lielo Padomu Savienību, kas kādreiz bija, un mēs to nenolieksim. Un bijuši ir augsti brīži, un bijuši tādi brīži, kad mēs esam dubļus brīduši, un varbūt arī stiguši. Un tēvam bijusi tāda viena lieta, kas arī tagad ir, viņš saka, meita nekad nepamet karogu, lai citi jau grūti, ja tu nevari panest, tad velc pa zemi. Ja? Bet nekad nepamet, un tas ir tas, kā viņš man audzināja. Tā kā dziesma vislabākajam tēvam. Novēlu jums stipru veselību un visu radošo ieceru īstenošanos, arī turpmāk saņemot skatītāju un tuvinieku atbalstu un mīlestību. Patiesā cieņā Raimonds Vejots.